Esiet sveicināti 3. apmācību ciklā Eiroaptiekas komandai Stresa vadība. Pirmais video. Kas tad ir stress? Stresa definīcija, stresa formulējums. Tieši šajā 3. ciklā mēs runāsim par tām lietām, ko jūs savās atgriezeniskās saites sesijās esat definējuši kā ārkārtīgi būtiskas, lai mēs varētu apkopot to, par ko esam runājuši līdz šim. Emocionālo veselību, emocionālo inteliģenci, empātiju, konfliktiem, situāciju risināšanām, attiecību veidošanām ar kolēģiem, ar klientiem un šīm daudzajām lietām, kuras esam mēģinājuši likt schēmās, rīkos un mēģinājuši saprast, kā tad strādāt, tad tagad skatīsimies, kā attiecības, vide un darbs ar cilvēkiem atstāja iespaidu uz mums, uz mūsu emocionālo un fizisko veselību, kādi ir to ietekmējošie faktori un ko iesākt ar uzkrātajām emocijām un to, kas mūsos spoguļojas pēc situāciju risināšanas, dažādu situāciju risināšanas savā darba vidē. Psiholoģijas vārnīcā mēs atradīsim, ka stress tā ir emocionāla reakcija uz nelabvēlīgiem ekstremāliem apstākļiem. Tātad mūsu organisma reakcija uz apkārt notiekošo, uz impulsiem, uz notikumiem, un stress nebūtu nav tas, no kā būtu noteikti jāizvairās. Stress ir arī mūsu ķermeņa aizsarga reakcija. Tā ir tā, kas mums palīdz saprast apkārt notiekošo un atbilstoši reaģēt un rīkoties. Arī stresa teorijas tēvs Hans Selye ir teicis, ka nevis stress mūs nogalina, bet gan tas, kā mēs uz stresu reaģējam. Un atkarībā no savas reakcijas un no spējas stresu vēdināt, no tā atbrīvoties vai arī to uzkrāt, ir atkarīga mūsu emocionālā veselība, mūsu spēja neizdegt, atjaunoties darbā, atjaunoties personīgajā dzīvē un atjaunoties arī iekšēji savā psiholoģiskajā veselībā. Interesants fakts, ka stresa termins nāk no fizikas, kur mēs zinām, ka par stresu, jeb šis svešvārds stress, kas latviski ir spriedze, tiek izmantojots runājot par nospriegotu objektu, tātad to, kas ir saspringts, kas var plīst, kas atrodas pastāvīgā tādā saspringuma stāvoklī. Un pētījumi rāda, ka tieši cilvēki, kas strādā ar citiem cilvēkiem, kas strādā ar klientiem, kas strādā ar pacientiem, visvairāk atrodas šajā nospriegotajā stāvoklī un ir pakļauti stresam un izdegšanai. Runājot par veselības aprūpi un farmāciju, kas ir šie faktori, kas izsauc stresu, tā ir ikdienas saskarsme ar citu cilvēku ciešanām, dažos gadījumos arī ar nāvi. Tā ir augstā atbildība, ar ko jūs savā darbā saskaraties, ierobežotā iespēja palīdzēt, intensīvā komunikācija, daudz dažādu cilvēku, saskarsmes stilu, pielāgošanās katram no viņiem, negācijas, ko mēs saņemam savā darbā no saviem klientiem, no saviem pacientiem. Tā ir kritika, tā ir tieša vai netieša agresivitāte, tie ir konflikti. Tāpat arī bezpalīdzības apziņa, vainas apziņa, dusmas. Tā ir arī līdzjūtība, kas var veicināt emocionālu pārslodzi, arī fiziskā pārslodze, darbs visu dienu, darbs uz kājām. Tie var būt arī ārēji organizatoriski faktori, dažāda veida restruktūrizācijas, dažāda veida mainīgas prasības. Un riska faktors nenoliedzami ir arī personīgās problēmas, veselība, attiecības, finanses.
Kopumā tiek uzskatīts, ka stresa faktori ir dalāmi iekšējos un ārējos, tātad tajos, kas mūsos nāk no ārpuses, raisa emocijas, raisa reakcijas, un iekšējos tajos, kas rodas mūsos pašos, rodas dažādu iemeslu dēļ, situāciju, mūsu personības, bērnības un citu faktoru ietekmē. Ārējie faktori, tātad kas tie un kā tie veidojas, pārmaiņas, jebkāda veida pārmaiņas ir viens no ļoti būtiskiem stresa avotiem, tas ir saistīts ar pārmaiņu radītajām emocijām, tā ir izkāpšana no ierastā, dažādos līmeņos, emocionālā, fiziskā, rīcībās un tam līdzīgi. Problēmu definīcija katram ir ļoti subjektīva. Un arī reakcija uz šīm problēmām ir ļoti subjektīva. Problēmas darbā, jo tās ir cieši saistītas ar daudziem citiem mūsu ikdienas labbūtības jautājumiem, ir viens no ļoti būtiskiem stresa faktoriem, kas mūsos rada šo te trauksmi. Sarežģījumi attiecībās. Jā, tās var būt gan privātās attiecības, kas ir mums tuvākās, gan arī profesionālās ar kolēģiem, ar padotajiem, ar vadību, ar klientiem. Finansiālās problēmas, kas ir ikdiena, pieauguša cilvēka ikdiena. Finanses ir mūsu viens no stabilajiem pamatiem, un sašūpojoties šim te stabilajam pamatam, mūsos rodas trauksme. Apkārt notiekošā situācija, vide, politiskā, ekonomiskā situācija šo trauksmi tikai palielina. Aizņemtība. Aizņemtība ir mūsdienu pasaules posts, spožums un posts, jo mēs skrienam, mēs pastāvīgi skrienam. Mums nav laika sev, mums nav laika saviem tuvajiem, mums nav laika apstāties, izvērtēt, apzināties, kas ir šie visi nosauktie ir ārkārtīgi būtiski momenti, ko es pieminēju arī stāstot par emocionālo veselību. Un šī aizņemtība ir tā, kas mūsos rada trauksmi. Un tālāk, protams, mums ir jādomā par prioritātēm, par citām lietām, kā šo te aizņemtību mazināt. Bērni un ģimene. Bērni un ģimene ir labā un arī netik labā stresa avots. Tas var būt ārkārtīgi pozitīvs un var būt arī pārdzīvojumiem pilns, saistīts ar kādām problēmām skolā, darbā, ar emocionālo fonu, atkarībā no vecuma posmiem, piemēram, ja bērns ir pusaudzis. Iekšējie faktori. Tie ir tie, ko mēs radām sevī, kur mums ir jāstrādā ar sevi. Pesimistiskākiem cilvēkiem, tiem, kas redz tikai tumšo pusi. Tāpat arī tiem, kas nepieņem nedrošību, nepieņem to, ka mūsdienu pasaule ir nestabila, nedroša, un tas ir kaut kas tāds, ar ko mums ir jāsadzīvo. Ja mēs ar to sadzīvot neiemācāmies, tad mēs atrodamies pastāvīgā stresa stāvoklī. Neelastīgums, jeb šī striktā attieksme. Tikai tā, kā gribu es, tikai tā, kā saku es. Cik bieži mūsu dzīvē notiek tā, kā gribam un sakām mēs? Jā, nevienmēr. Jā, ļoti bieži tas tā nenotiek. Un tas var kalpot par ļoti lielu stresa avotu tiem, kas sagaida, ka notiks pēc viņu prāta. Negatīvā iekšējā runa. Šī te viss slikti, bet ar skatu uz iekšieni. Es iekšēji, es redzu apkārtējo negatīvi, pesimistiski, es redzu sevi tieši tāpat, un šeit mēs varam ļoti daudz strādāt tieši ar sevi. Arī nerealistiskās gaidas, ja perfekcionisms ir tas, kas rada papildus stresu. Kad mēs redzam, ka mēs sagaidām no citiem ļoti daudz, bet šo te daudz nesaņemam, un mūsos tas rada pastāvīgu trauksmi. Tāpat arī attieksmi visu vai neko. Jo sagaidot tātad vai nu visu vai neko bez šī elastīguma, bez kompromisiem, mēs agri vai vēl varam nonākt stresa stāvoklī.
Pirmā lieta, kas mums jāsaprot, ka situācijas, kas mūsos rada stresu jeb spriedzi, var būt gan pozitīvas, gan negatīvas. Tātad tas var būt arī labais stress. Tas, kas mūs priecē, tas, kas mums atstāja pozitīvas emocijas, kas mūs motivē darboties tālāk, safokusē mūsu enerģiju, uzlabo sniegumu darbā un kopumā nes šīs pozitīvās emocijas. Labā stresa jeb eustresa trūkums varētu būt vienīgi tas, ka labais stress visbiežāk ir īslaicīgs. Šīs labās pozitīvās emocijas mēs gan ātri izvēdinām, par tām aizmirstam un alkstam saņemt vēl un vēl šo te labo un pozitīvo stresu. Savukārt distress, jeb negatīvais stress, tas, kurš mūs dezorganizē, tas, kurš var izraisīt dažāda veida traucējumus, gan psihiskus, gan fiziskus, tas, kurš pazemina mūsu sniegumu darbā un nes negatīvās emocijas, tas ir tas stress, par kuru mums ir īpaši jādomā, jo tas var būt gan īslaicīgs, gan arī tas var būt ilglaicīgs un atstāt šīs psiholoģiskās un fiziskās sekas ilgtermiņā. Kādi tad ir labā un sliktā stresa piemēri? Padomājiet par labiem notikumiem savā dzīvē. Kāzas, izlaidums, diploma saņemšana, paaugstinājums darbā. Droši vien, ka jums nāk prātā vēl dažādas situācijas, kas ir raisījuši šo te pozitīvo stresu, pozitīvo satraukumu, gaidas, ilgas pēc šī stresa. Negatīvais stress. Šķiet, es uzskaitīju jau dažādus notikumus, kas mūsos raisa šo negatīvo stresu. Te vēl mazliet kāds. Dažādi skumji notikumi mūsu dzīvē. Dažāda veida problēmas, situācijas, negācijas. Praktisks uzdevums jums. Padomājiet par pāris stresa situācijām, kurās jūs piedzīvojāt stresa pozitīvo ietekmi. Atzīmējiet visus tā brīža pozitīvos efektus. Pievērsiet uzmanību emocijām, sajūtām, kā jūs jūtaties atceroties šīs pozitīvās situācijas. Pārdomājiet, pārunājiet ar kolēģiem, kāds šajā pieredzē varētu būt secinājums, kāda ir mācību stunda pēc šīs pieredzes, kā šīs situācijas var palīdzēt ikdienas stresa situācijās. Nenoliedzami ir skaidrs, ka stress mūsu dzīvē mēdz būt negaidīts. Visbiežāk tas ir negaidīts, taču ir situācijas, kad stress ir prognozējams, paredzams, kad mēs varam tam sagatavoties un attiecīgi reaģēt. Par to runāsim nākamajos īsajos video, taču īpaši uzmanību gribēju pievērst tieši šiem diviem vārdiem – reaģēt un rīkoties. Šķiet par to runājām, kad apskatījām jautājumu par emocionālajām un racionālajām smadzenēm, par to, kā mēs, kā cilvēki, vispirms reaģējam emocionāli. Šīs ātrās smadzenes autopilots, kas ieslēdzas uzreiz, un tikai tad lēnām pieslēdzas racionālais prāts. Šī emocionālā reakcija mūsos raisa lielāku emocionālo sprādzienu un attiecīgi atstāja arī lielāku iespaidu uz mums iekšēji. Un iespējams var atstāt šos stresa nosēdumus, atstāt mūsos spriedzi. Tieši tāpēc īpaši uzmanīgi izvērtējam negaidīts vai prognozējams stress. Reaģēju uzreiz ātri vai tomēr apstājos, padomāju un rīkojos. Laiks padomāt, kas tad ir tie jautājumi, kas mani interesē, runājot par stresa vadību, ko es gribētu papildus noskaidrot, padomājam, pierakstām.